Hei, sveiciens jums visiem, tā esmu es Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Gandrīz maija vidus, bez vienas dienas. Maija vidus, un svētdien mums ir jauns mēnesis. Pirmdien pie mums atgriežas, 18. maijā pie mums atgriežas Merkura retrogrāds. Varbūt esat jau pamanījuši, piedzīvojuši dažādas pagātnes notikumus, pagātnes atmiņas, pagātnes emocijas, cilvēkus varbūt no pagātnē sastaptos, vai ir tādus, ar ko jums pagātnē ir vairāk bijis tā darīšana, nevis tagadnē. Esat varbūt sastapuši vai iedomājušies par viņiem, vai to tādu. Tas viss ir Merkura retrogrāda gatavošanās, it kā Merkura retrogrādam, vai tas Merkura retrogrāds nāk, mēs jau sākam, jo tuvāk mēs esam tai oficiālai sākuma dienai, jo mēs jau sākam piedzīvot kaut ko, kas ir saistīts ar Merkura retrogrādu. Zinu, ka mēs jau esam runājuši par Merkura retrogrādu, tikai tāds atkārtinājums par to, ka šis ir tāds labvēlīgs laiks tam, lai izvērtētu notikušo, notiekošo, izvērtētu savu dzīvi, kā tādu dažādas dzīves aspektus, kas mums ir tas svarīgākais tagadnē arī. Un šis laiks ir tāds nelabvēlīgs tam, lai uzsāktu kaut ko jaunu, lai parakstītu tādus svarīgus dokumentus, vai kā jau zināms droši vien, vai saprotams, es neesmu liela noteikumu un ir tā un es savādāk, vai jādara tā un es savādāk piekritēja, tieši pretēji. Tā arī šajā Merkura retrogrāda sakarā es ticu tam, ka jā, ir šis Merkura retrogrāds nāk ar tādu konkrētu enerģiju un ir tādas raksturīgas iezīmes, tie ir enerģētiski jau Merkura retrogrādam, bet ja mēs zinām, ka ir Merkura retrogrāds un ja mēs zinām, to, kam tad Merkura retrogrāds ir labvēlīgs un kam nē, ja mums tomēr nākas darīt kaut ko tādu Merkura retrogrāda laikā, ko nav ieteikts darīt Merkura retrogrāda laikā, mēs vienmēr varam tā radoši pieiet tam. Un ar to es domāju, mēs varam vaicāt eņģeļiem pēc palīdzības, ja mums ir kaut ko nepieciešams darīt un tas nevar pagaidīt, un tam ir tagad jānotiek Merkura retrogrāda laikā. Mēs varam saukt eņģeļus palīgā un vaicāt eņģeļiem, lai palīdz neutralizēt šo iespējamo negatīvo aspektu, vai iespējamo negatīvo ietekmi, kas varētu varbūt būt vai notikt mūsu gadījumā vai mūsu situācijā, vai vienkārši jau vaicāt eņģeļiem, lai parūpējas par to, lai viss iet tā viegli un plūstoši, un lai mūsu situācija ir Merkura retrogrāda neskarta. Un kaut ko tādu mēs varam veikt meditāciju, mēs varam iedomāties, ka tā mūsu situācija ir attīrīta, tīra, un tā ir izturīga, neizturīga, izturīga. Tā nelaiž sev, tā ir tik spēcīga, tā nelaiž sev to iespējamo negatīvo Merkura retrogrāda ietekmi sev klāt. Kaut ko tādu. Mēs vienkārši varam darīt kaut ko lietas labā. Lūk, šodien kārtiņas, es esmu 3 jau izvilkusi. Tādas interesantas kārtiņas, un tīpaši zinot to, ka ir Merkura retrogrāds,
Merkura retrogrāds tuvojas. Pirms es pastāstīšu jums par kārtiņām, es gribēju minēt tādu tēmu, kas pēdējā laikā ir ļoti tā spēcīgi ienākusi manā uztveres lokā, manā acu, manā redzes lokā. Un tas ir kaut kas tāds, ko es vienmēr saku, ko mēs šeit sarunās ar eņģeļiem arī runājam par to sava unikālisma un vienreizīguma pieņemšanu un izpaušanu. Bet no tāda cita skatu punkta, un tāda, kas man liekas ir tāds ļoti tāds maģisks. Runas nodarbības, uz kurām es eju, mums katru nedēļu, reiz nedēļā tā notiek, un katru nedēļu ir cita tēma, un šīs nedēļas tēma ir dzīves dāvanas, tā burtiskajā tulkojumā. Un tā ideja un tas jautājums ir tāds, ar kādām dāvanām tevi dzīve ir apveltījusi, un vai tu šīs dāvanas izmanto un pielieto dzīvē. Un tā pirmā asociācija, kas man rodas ar to ir tas, kā unikālisms ir viens veids, kā uz to skatīties, tie mūsu talanti, mūsu dotības, kas mums vienkārši ir tā, no dabas dots, ko mēs esam piedzimuši, un skatām kaut kas tāds ir. No otras puses, pasakās, stāstos tādos, kas ir, ar maģiju saistīti, maģiski, šie stāsti par karaļvalstīm un princesēm un jaundzimušajiem, pie kuriem nāk laumiņu, kā nu viņas latviski sauc, laumiņu krustmātes vai, un apvelta jaundzimušo, jo tā ir kāda princese vai princese, vēlākoties princeses, ne, maziņās, ar kaut kādu tādu maģisku, ar kaut kādām tādām maģiskām spējām. Tā asociācija man tāda ar šīm dabas dāvanām, jo mēs katrs esam, mēs katrs piedzimstam, tas ir fakts, ka katram no mums ir kaut kādas spējas, kaut kas tāds, kas mūsos ir, kas mums dabīgi ļoti labi padodas un lieliski padodas un labāk nekā lielai daļai vai lielākajai daļai cilvēku. Mums kaut kas ir unikāls mūsos, un mēs uz to varētu skatīties tā, ka to mums arī ir laumiņas vai kādas citas garīgas būtnes iedāvinājuši šīs spējas, šos talantus, un kā ir ar dāvanām. Mēs saņemam dāvanas, varbūt tāpat vien, varbūt dzimšanas dienās, kādos svētkos, Ziemassvētkos. Mēs taču dāvanas parasti atveram vaļā un izmantojam šīs dāvanas. Bet kā ir ar tām, kas ir mūsos, cik bieži un daudz mēs tās izmantojam, un vai mēs vispār tās novērtējam un saredzam kā dāvanas, jo ja mums kaut kas tā labi padodas, mēs varbūt tam nedodam tik lielu vērtību, vai to nesredzam kā tik ļoti vērtīgu, jo kaut kā sabiedrībā ir tas
tā ticība, tā ideja tāda, ka, kaut kas tāds, pie kā mēs ļoti piestrādājam, jo vairāk mēs piestrādājam pie kaut kā, jo tam ir lielāka vērtība, bet tas kas mūsos ir, šīs spējas, tas mūsos vienkārši ir. Mēs esam piedzimuši ar viņiem, un mēs pie tām nestrādājam, mēs neko nedarījām, lai mums tās būtu. Un tas, man liekas, tā diezgan maģiski un brīnumaini ir. Un tas tāds skatījums uz mūsu unikalitāti, vienreizīgumu no tāda maģiskā skatu punkta. Un tāpēc, ka es no šī skatu punkta nebija tā tieši paskatījusies vēl uz to, man un tāpēc, ka mēs bieži esam runājuši par šo tēmu, es vēlējos padalīties ar jums šajā maģiskajā skatījumā uz mums, uz katru no mums un mūsu dabas dotajām dāvanām, eņģeļu laumiņu dotajām dāvanām. Kas to zina? Varbūt, ka laumiņas iedeva mums šīs dāvanas. Mēs vienkārši neatceramies. Ķeramies pie kārtiņām. Šīs ir kārtiņas šai nedēļai. Un pirmā kārtiņa bija šī, kas izkrita. Un šī kārtiņa runā par dvēseles radinieku attiecībām. Un tas var būt romantiskās attiecības, tas var būt arī jebkuras citas attiecības ar jebkuru cilvēku, ar kuru mums ir tā sajūta. Sajūta, ka mēs to cilvēku jau esam pazinuši gadiem ilgi vai mūžību ilgi. Dvēseles radinieks vai, pat nezinu, vai latviski vēl kāds cits tulkojums šai fāzei, lai to aprakstītu. Tie ir tie cilvēki, ar kuriem runājot mums ir tāda mājās būšanas sajūta, tā sajūta, ka mēs varam runāties, ka ir viegli runāties, ka ir viegli būt šo cilvēku klātbūtnē, un tā ir tāda apusēja sajūta. Un tās var būt arī romantiskā attiecības, un ar šo kārtiņu eņģeļi mums iesaka pievērs uzmanību šīm dvēseles radinieku attiecībām, vai nu tās būtu romantiskās attiecības, vai tās būtu attiecības ar draugiem, radiem, tikko satiktiem, nejauši satiktiem cilvēkiem, ar kuriem tā dvēseļu saikne ir jūtama, un pievērst uzmanību un ievērot vai izvērtēt, pēc cik šis ir Merkura retrogrāda laiks, kurā mēs pēc pāris dienām būsim, izvērtēt, kas tad ir tas, ko mums varbūt šī satiecības māca rāda, kāpēc viņas ir ienākušas mūsu dzīvē vai ir, un katra situācija jau būs citādāka, bet jā. Un iespējams arī ar šo kārtiņu šī ziņa ir arī tāda, ka iespējams ir iespējams, ka būs kaut kādas pārmaiņas notiksies šajās attiecībās, varbūt, ka jaunas ienāks, varbūt, ka esošās jau paliks vēl spēcīgākas vai tādas interesantākas, vai nu kaut kas tāds neikdienišķs notiksies attiecības sakarā un pievērstam uzmanību. Nākušās divas kārtiņas kopā rādīšu, tālāk, ka ziņa, ko šīs kārtiņas dod, ir ļoti līdzīga viena otrai un ļoti sakrīt ar to Merkura retrogrādu laiku, ar to pārdomu laiku, izvērtēšanas laiku. Jo viena kārtiņa saka, šī kārtiņa saka, šis ir tāds labs un labvēlīgs laiks tam, lai pabūtu vientnē, lai meditētu, lai
pārdomātu to, ko gribās, kādi tad mūsu sapņi ir un ko mums darīt, lai šos sapņus piepildītu, vai ko mēs varētu darīt, vai kā rīkoties, lai pietuvinātu šo sapņu piepildīšanos, kā rīkoties jebkurā situācijā, kas mūsu dzīvē ir ienākusi vai ir, ko mēs esam piesaistījuši savā dzīvē, meditējot, kas meditācija ir. Meditācija ir tā prāta apklusināšana, kā ka mēs attīram prātu domas, un jo tīrāk mums viss galvā ir, jo vienkāršāk ir sadzirdēt tās atbildes, sadzirdēt to, ko eņģeļi saka, un sadzirdēt to, ko arī citas garīgās būtnes mums saka. Un trešā kārtiņa ir tranquility, ir, es pat nezinu, kā burtiski iztulkot šo kārtiņu, bet tā doma ir, kā var redzēt, šeit Nāriņa vanojās. Bet tā ideja ir tāda, ka relaksēties, atpūsties, atvēlēt laiku, atrast laiku un radīt laiku tam, lai būtu mierā, klusumā, lai relaksētos, lai izbaudītu vienatni, izbaudītu būšanu vienatnē un lai pievērst uzmanību sev, lai parūpētos par sevi, lai saprastu un saredzētu to, ko tad mums katram darīt priekš sevis, lai mēs būtu par sevi parūpējušies, lai mēs būtu relaksējušies, lai mēs būtu enerģijas pilni, lai mūsos tā dzirksts būtu dzīva un dzirkstoša, kaut ko iet, kaut ko darīt, un tā, lai mums tā dzīve visi dzīves aspekti, visi mūsu aspekti būtu tādi veselīgi un līdzsvaroti. Un tas tā ļoti sakrīt ar šī Merkura retrogrādu laiku. Varbūt vienatnē, izbaudīt savu vienatni, izbaudīt būšanu vienatnē, izbaudīt savu kompāniju, būšanu ar sevi un parūpēties par sevi. Saprast un saredzēt to, ko mums vajag. Varbūt palasīt grāmatu, varbūt doties pasteigā, varbūt doties atvaļinājumā, varbūt darīt kaut ko tādu, ko mēs jau sen esam gribējuši darīt, bet neesam izdarījuši. Kā vienmēr, katram no mums tas būs un ir savādāk. Būs kaut kas cits. Jā. Ar to arī šodienas ierakstu beigšu. Tā esmu es, tā biju Veste Regīna, un šis bija kārtējais sarunas ar eņģeļiem, un es vēlu jums visiem eņģelisku šonedēļas nogali, un tikamies atkal nākošajā ierakstā. Tā!